Labdien, es esmu Rihards Rozenbergs, Esmīlu kafiju komandas vairumtirdzniecības kapteinis. Esmīlu kafiju specializējās kafijas risinājumos, gan mājas segmentā, lai baudītu mājās restorāna līmeņa kafiju, gan arī viesnīcām un restorāniem, lai tie atkal saviem viesiem varētu nodrošināt pašu labāko, ko no kafijas pupiņas var pagatavot. Kā arī specializējamies tieši biroja segmentā, kas iekļauj sevi karstā dzērienu risinājumus, lai visi kolēģi un viesi arī varētu baudīt kafiju birojā. Protams, tajā brīdī arī veicot atsauksmi meklēšanu, tiešām ļoti primitīvi Googlē meklējot, atrodot pirmos 10, aizbraucot ar paraugiem, saņemot atpakaļ, tieši izvērtējot komunikāciju, darba kvalitāti, darba ātrumu, tika izvēlēts, ka ID Druka būs mūsu partneris. Ir ļoti plašs tirgus tieši ar termotraukiem, un kas katru no šiem traukiem padara īpaši, ir tas, ka viņš var tikt personalizēts. Vai tas ir uzņēmuma logo virsū, vai tas ir konkrēta cilvēka, vai pat dzīvnieka vārds vai siluets virsū, tad šajā brīdī šis ļāvis mums ir tikt tuvāk vairāk partneriem, gan esošajiem, gan uzrunāt jaunus, tieši personalizējot šo produktu, ko var tīri teorētiski arī no Amerikas pats jebkurš pasūtīt. Tāpēc es šo vērtēju ļoti pozitīvi, jo kvalitāte tiešām mūs apmierina, sadarbība mūs ļoti apmierina un esam guvuši tiešām daudz arī vērienības sadarbības partnerus, pateicoties ID Drukas sniegtajiem pakalpojumiem. Sadarbība ir attīstījusies, protams, progresīvā līknē, jo sākumā sākām ar maziem projektiem, lai paši pārliecinātos par partnera izpildīto servisu, norunātajā laikā, norunātajā kvalitātē un, protams, arī cenā. Redzot, ka šis strādā, paši uzņēmāmies ar vien lielākus projektus, piedāvājam to tālāk saviem partneriem, un tā attīstība, manuprāt, sadarbībā ir tieši augusi diezgan būtiski. Es izvēlējos cilvēcīgu partnerību, jo tomēr šajā termotrauku personalizēšanā ir iesaistītas vairākas puses, līdz ar to ir ļoti liela iespēja kaut kur minimāli, bet kļūdīties. Tāpēc visu nevar vienmēr atrunāt e-pastos, telefonu sarunās, WhatsAppos un līgumos. Svarīgi, ka meklē problēmas risinājumu, nevis cēloni, un tādā veidā turpina sadarboties augšupejošā līknē.